1. oktobrī Ventspils ostā ieradās kuģis, kurš uz Latviju atgādāja ASV armijas 1. kavalērijas divīzijas smagās bruņu tehnikas rotas apbruņojumu. Smagās bruņu tehnikas rota nomainīs pašreiz Ādažu militārajā bāzē izvietotos ASV gaisa desantniekus no 173. kājnieku brigādes, kas izvietota Itālijā. Jaunā vienība, kas atrodas ASV Teksasas pavalstī, ieradās kopā ar 5 tankiem Abrams un 12 kaujas mašīnām Bredlī. Pirmā kavalērijas divīzija ir viena no ASV armijas godalgotākajām kaujas vienībām. Tā izveidota 1921. gadā un ir piedalījusies 2. pasaules karā, karojusi Korejas, Vietnamas un Persijas līča karā, kā arī piedalījusies situācijas stabilizācijas misijā Bosnijā un Hercegovinā, karojusi Irākas un Afganistānas karā. ASV karavīrus atbalsta 190 Norvēģijas bruņoto spēku karavīri, kuri Latvijā ieradās 21. septembrī un, piedaloties dažāda veida militārajās mācībās, uzturēsies šeit līdz novembra vidum.